Rусский язык, наш языk. Pieņemsim par faktu, ka krievu valoda ir jūsu valoda. Bet tas neko nenozīmē. Tas nenozīmē, ka jūs varat izmantot savu krievu valodu pret latviešiem. Jā, tieši pret. Jo, ja jūs dzīvojat Latvijā un ja jūs mākat un runājat tikai krievu valodu, tas nozīmē, ka jūs paši sev pozicionējat pret Latvijas sabiedri, pret latviešiem, pret latviešu valodu, pret Latvijas valstī. Un man ir diezgan sliktas ziņas priekš jums, jo Latvijā vairāk neviens netolerēs šādu attieksmi pret mūsu valodu, pret latviešiem, neviens vairāk netolerēs šādu okupācijas prakses turpināšanu mūsu valstī. Un visdrīzāk, ļoti drīz jūsu dzīve Latvijā paliks par ļoti nērtu, ļoti nekomfortabli, jo šāda publiska, šāda veida izmantošana, krievu valodas izmantošana Latvijā drīz paliks par tādu politisko statementu, izteicienu. Jūs it kā sākat visiem latviešiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem, ka jums nospļauties uz mūsu satversmi, uz mūsu valsts un uz mūsu tautu. Jā, vairāki krievi Latvijā runā latviešu valodā, jo viņi cien to vietu, kur viņi piedzima. Tas ir viņu dzimtene. Un ļoti drīz jūs sajutīsiet šādu attieksmi arī no krievu pusēm. Un tagad es teikšu jūsu saprotamā валода. Сейчас я скажу, друзья, вам что-то на языке ваших мамок, чтобы вы лучше поняли. Своими вот этими жестами, своими вот этими высказываниями вы скоро превратите себя в обоссанные тряпки. И хуесосить вас будут в первую очередь те, которые не захотят, чтобы русский язык в Латвии стал признаком российского фашизма. Вы продолжаете грабить не только свои никчемные судьбы на территории Латвии, вы продолжаете, в принципе, дискредитировать всех адекватных людей в Латвии. И поэтому вот этот жест ваш скоро превратится вот в этот жест, который вы будете наблюдать в своей жизни в ежедневном режиме. Поэтому засуньте свой язык своих пьяных мамок себе в портмоне, учите латышский язык, либо ищите себе другое место для проживания. Visiem patīkamu dienu, Dievs ir mūsu mīļo un neatkarīgo Latviju!